Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tas sākas ar randiņu. Šodienas raksturvieta. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savus sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Ebrejiem 10. nodaļa, 23. līdz 25. pants. Šodienas pārdomas. Bija laiks, kad gāju uz randiņiem, un manī skanēja šis jautājums: kas būs tālāk? Vai tas ir tikai randiņš? Vai tam sekos laulības un savienība uz mūžu? Cik spēcīgai ir jābūt šai mīlestībai, lai mēs paliktu kopā uz visu mūžu? Šodien vēlos tev pajautāt, vai tu ej ar Jēzu uz randiņu un plāno laulību ar viņu uz mūžu, kas ir balstīta patiesā un neizmērojamā mīlestībā? Laulībai ir arī saistības, kuras abas puses labprātīgi apņemas pildīt. Taču pēc tam seko pats labākais – ģimene jeb draudze, kas tevi atbalsta, sniedz palīdzīgu roku, palīdz tev pieaugt, vēl tev to labāko, vienmēr iestājas par tevi un mīl tevi. Laulībai vienmēr seko pēctecība, bērni, kas turpina iesākto. Arī draudzē mēs tiekam sagatavoti kalpošanai Kunga Jēzus darbā, lai nodotu mantojumu nākamajām paaudzēm. Šodien es tev aicinu padomāt, kādas ir tavas attiecības ar Jēzu? Vai tu ar viņu ej uz randiņu tikai šad un tad, Ziemassvētkos un Lieldienās? Vai tu esi gatavs uz nopietniem soļiem un pārmaiņām savā dzīvē? Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka esmu bijis nevērīgs pret attiecībām ar tevi un izvairījies no atbildības. No šīs dienas es apņemos mainīt savu kursu un rīkoties. Paldies, ka tu rādi man ceļu Jēzus vārdā.